biedrība pavasarī nāca klajā ar atklāto vēstuli vēstures jomā. Toreiz mums tā vēstule bija vairāk vērsta uz pētniecības lietām, bet mēs ātri sapratām, ka problēmas jau ir daudz vairāk, gan arī izglītības jomā un publiskās vēstures jomā un arī atmiņas institūciju darbībā. Līdz ar to mēs sapratām, ka ir jārunā plašāk. Šobrīd galvenā problēma vēsturē ir nepietiekams finansējums, un kas ir vēl padara šo jautājumu problemātiskāku, ir tas, ka šis niecīgais finansējums, kas ir, manuprāt, tiek izlietots nepārāk efektīvi. Tas zinātnes finansējums tiešām ir ļoti nepietiekošs, un man liekas, ka arī tā, pat varbūt cita lieta būtu, ja tas finansējums trūktu, bet arī man liekas, ka tā attieksme un tās zinātnes vērtības izpratne ir nepietiekami augsta, un tā skaitā arī vēsture. Un otra lieta ir, kas saistīta ar šo, kad mūsu politiķi un ierēģi ļoti bieži deklarē vēsturi kā prioritāti un arī runā par vēstures lietām, bet ļoti reti, kad sako darbi un kaut kāda adekvāta rīcība. Tas lielākoties paliek vārdos, un mēs ļoti gribētu, lai tie vārdi sakrīt ar darbiem. Kongresā, es ceru, tiks pieņemts šis rezolūcijas projekts, ko mēs esam kopā ar kolēģiem izstrādājuši pavasaru. Un katrs ir aicināts arī piedalīties šī projekta apspriešanā, sūtīt savus komentārus, ieteikumus, labojumus. Un es ceru, ka mēs kongresa rezultātā pirmkārt mēs aktualizēsim visus šos vēstures jautājumus, parādīsim, ka vēsture nav tikai varbūt vēstures skolotāja vai vēstures pētniecība, bet ka vēstures joma ir daudz plašāka. Un ka mēs iegūsim arī rezultātā tādu skaidru redzējumu, kas būtu tālāk jādara un kā jārīkojas, lai uzlabotu visu šo situāciju. Mana cerība ir, ka pēc kongresa izveidosies paplašināts spēlētāju loks ne tikai vēstures biedrība, bet arī citas biedrības institūcijas, kuras tālāk veidos kopēju fronti, lai cīnītos par kongresā pēdējo risinājumu īstenošanu dzīvē. Turpināsim savu darbu. Kā līdz šim, tiekoties gan ar politiķiem, ierēģiem un runājot ar mūsu kolēģiem par situāciju nozarē un centīsimies mainīt lietas uz labu. Svarīgākā lieta, kas notiks pēc kongresa, tūlīt pēc kongresa būs neformālā daļa, ballīte, tā ka visiem vēsturniekiem jābūt ar labu garastāvokli, mūžiem priecīgiem. Kongresā var piedalīties jebkurš cilvēks, kurš ir profesionāli saistīts ar vēsturi atmiņu institūcijām, un kurš uzskata sevi par pagātnes pētnieku vai vēsturnieku.